Nu, Viļāni ir Viļāni, nu, Rio de Janeiro, tipa. Man ir Rio de Viļāni. Što ten? Pats es esmu tikai no Viļāni bijuši. Vairāk jau uz dzimis. Školīti pabeidzis, pamatškolu. Pēc tam jau tikai uz Riezikni aizbraucu pamācītīs. Un ar to ar Viļāni beidzās. Pēc tam atsagrīzās atpakaļ pēc Rīgas un palika itu. Padzējot bišķi pacelt moju sātu. Pats tieļi pietiet mani kūpā betonu lējām. Nu, cēdam pietiet. Šortus nav arī. Viļāni ir Viļāni. Kā tu vienreiz pasacēji, Latgalē ir viss izdamot naftu. Jā, tā jau ir. Nu, kā tas savažot? Nu, viss ir. Nu, pazavarīs. Ir, kur gūrķēts ir, kur te kaimiņi mēs ir, kur... Viss! Laiks tā kā Brazīlijā. Silts plus 35-6 grādi. Strodot nekur nav vajag. Atsapojotīs. Viss ir. Nu, naftas nav. Bet, nu, paga. Nav tā īsti īdzēvot, tā kā mušas dzīvoja pagaidam. Bet, nu, baļļetas ir bēžas. Baļļetas mums tas sanot īsti labas. Bratam redz dzimšanas dīna kūpa, gan reiz vai tūmā, turpat ar mani. Tā mēs oktobrā tad salidojumu taisam brata draugi, muni draugi. Sabraucītī, tad pagaidām greidas dēļ tikai plaisoju, bet vēl nav nukrituši daļējas, tur nav salpuši. Tev sāstīt kaut kā? Da nā, tī parasti vienkārši nebija dakaltuši da gola. Nu, kā man vecs cilvēks saka, tu paņem salīdz dieļus, atstoju uz laiku, lai pastovu, pēc tam pēc gada, pusotra, tad pēc tam atkal vēlreiz saspīsi jūs, viss saskļuvēja. Visu izdarīju, kā es teicu. Nu, bet laikam vienīgais kaut kur bija bišķi mutrums ticis palūgi mūlēt. Īpaši to pajekal. Bet, nu, tas ir sēkums, es tāpat tikai melno grēdes, ja pēc tam jau pavērsu likšu. Rekur pēc baļļētas instrumenti vēl stāv, cītars. Cītars ir tev sama saboj, bez cītara te nav latgaļu sāta. Kas te ir Latgalē par baļļēti? Akordions tu jau akordionu spēlēt moki, tak što varam uzbraut valsēt. Viļanos ir divi Rinaldi, abi kaimiņi. Pie obim boltas sātas. Kur jis ir? Mēs tu tā kā, nu, rekur arī tagad man kaimiņš paēstam ir kaimiņš. Ne tikai, kā es jū redzu, bet es arī varu pazasveicinot ar jū. Kā, pēc instrukcijas nav nekādas instrukcijas, bet nu, pēc internetiem visam poriem pazavirīs. Nu, labi. Blociņš itā liekas, lēmēt tā, soka mēvrēt, pēc vecos metodes. Nu, конечно, es pamatu uz lāzeri uzsitu, lai nav всякие пожарные. Pēc vecos metodes, nu, atsvariņš, visi horizontāli smuki sapas, likam, pēc tam es dabūju lāzeri, kaut kur da pusē bijām tikuši. Nu, pragnāts, nu, kā es sanāk izmāru, vai sapas vai nesapas, vai pa diagonāli vai nav. Pa diagonāli uz vidu bija centimetrs ar šipka. Nu, tas pēc idejas uz tādu sātu, kas nav. Nu, tas ir centimetrs, nu. Tākši tā. Paši puiši var visu moki, ja tikai paēmas, ejamās, viss gatavs. Cik Marko locis esi? 15 gadiem. Dzets? Nu, drusku jau tāds pībremzējā, bet nu, tas ir vēl pa dāmētam skrēdam. Tur pie baznīcas jau ir draudzina kucēti tādam ķīša loba. Es brauc, kā atbraucam Deitīnas no Reigas, pirmais ceļš da Turīnis, pazaverās. Nu, nav iestais laiks, atnāk atpakaļ. Ot bija iestais laiks, tad es pīcas dīnnaktis, var teikt, nebija tas sātā. Nu, nanok uz sātu, tikai atnāk nūkūdē iestais. Oi, viss nav variantu. Biju bābā. Biju bābās. Nē. Nu, bišķi tāds. Mazais. Mēs tā kā porvocamies uz guļēšanu itu, tad es vāsogu zintētēt. Nē, tas vēl viens tam Mokslas akadēmijas gara darbs. Kontrabass. Man muzikas instrumenti bija bakalaura aizstāvēšanā. Viens no viņiem bija bundziņas, tad tas kontrabass. Es skaņu? Da. Es tik namoku spēlēt, man ir tāds. Nu, bet, nu jā, es nemoku spēlēt paēst, un tam dēļ es nevaru te nospēlēt neko tādu cīši pareizi. Bet man aizstāvēšanā atbrauca, kas nu, Jonis Stafetsku tāds, nu Viļanim. Es atbraucam un uz diplomdarba aizstāvēšu, viņš vēl toreiz studēja. Nu, vajag nospēlēt, ar Jūku pakonsultējāmies, tur tā. Saglabājām grifu izmāru, tur, lai viss točni, lai nebūtu cīši no jaunu jomocās instrumenti spēlēt. Bet cities viss ir tas pats,
Tikai forma vispār mainās. Tas atbraucam. Kaut ko tur ar vēl violīcību un zinīku. Jā, aizstāvēja manu diplomu. Nu tā. Paliec draugs draugam, paliec Reigā latgalīts latgaliešam globējs. Ja kāda problēma, nav problēma pēc tam. Tas tur bētīgi. Kā jūs saucat? Koroči, kamenolomņieki pēc idejas, kur brīza kapu pīmenekļi, tur saknīs un granīt. Cilvēki brauc pierkt, aizbrauc uz mītīm, kur ir brāķis sanocis, nu kapu pīmenekļi. Ne, nu viestīgs. Atgrīzam tu lup, nu salaustas gadu šķembas. Pājam pa 2 litru olus, jau 100 kg uz akmeņu. Viļanos taču tīte var braukt, tur kāda čupeņa vēl ir palikusi. Tas akmeņus, ko? Nā, nu tu bija tā, ka man draugs stroda Reigā. Es ar akmeņiem nodarbojos. Nu, šādas tādas akmeņi. Ir daži akmeņi ir tādi, kuri liedzēgi uz, nu, cīši liedzēgi kā akmeņi. Nu, burtiski kā itas, ten akmeņs, ja granīts. Ir mākslīgi. Es atvedu tagad, nu, kā pierkt negribās, tu cīši liels cipars sanāk. Nu, davai, paiezavērās. Un tagad, jā, salīkam ar bratu kūpā, tos visus akmeņus, sadauzam, pat viņas salīkam. Kuriem testa režīms. Es varu remontu taisīt, nukrita kaut kāda stikla vata druski iekritīkšana. Domāju, nu, boks ņem, lai jau tur kas. Siežam, kaut kā grusti. Vienā brēdī tā paga, kaut kas ņem tavasoku, liloks. Vienā brēdī akmeņi. Un aizvedagā. Man te ugunsdzēšanas aparāts viss kortībā, čučuk nūdziesam. Un beigās, jau parasti, tas viss ir mākslīgais akmeņs. Akmeņs tāds, kā briķitis dak. Es tādu nebiju redzējis. Ugunskurā pēc tam īmetam. Viņš visu laiku deg. Nu, viss izdeg akmens, bet no kas ir mākslīgs akmens. Bet no tā ir man kaut kas. Nu, viss uz lēmis pamata principā, bet ar visādākiem akmens tur granuleņiem vēl kaut. Putekļus viss deg. I akmens putekļi deg, i kūka putekļi viss deg, i stikla putekļi deg. Man Sio Sings, nu, vietnamīts bija atbraucis cīmos, es prasēju, lai uztaisu kaut kādu, nu, jo skulptūru. Kalašņikovs, zin, ka, nu, Vietnamas nevar atvesties, ja uztaisīja bez Kalašņikova pagaidām. Nu, tad jau nopuši reizi, kad atbrauks, tad jau paiet slēdzi. Tagad tāds siedošais vienkārši gaida amerikāņus. Sio Sings? Sio Sings. Jā. Tak što tā. Nu, tur tas vecais tilts jau nokrīt, kūka, kurš bija. Tādi tad, nu, jaunais mazais tiltiņš bez margam. Jo katru otru pavasari renovēja pali nūjauc ar visiem ladiem nūst. Itēji atbrauc ar trosiem, čik, počinī. Betoniņš, viss betoniņš. Nu, drusku vēl liemeņi akmentiņu pilnbikuši, nu, turēs. Moš, kad nokuši pavasari turēs. Bet, nu, kas ir turēs? Nu? Tas sanāk vecais Riezeknis ceļš. Nu, tas tikšu vecais, bet, ну, vienā brēdī bija vēl pa tū pusi, pēc там асфальт устаķi. А весна что тут творится? Костел не доехать. Оно снесет этот мост нафиг. Он уйдет туда. А вы, люди, как хотите тут. Они там, эти кунги наши, на машинах разъезжают, а вы дурачки. Так я больная, а в костел надо было идти. Ну, я по мужу так хожу в костел, сама твоя православная. Муж католик у меня первый был. Так я вот этими кругами, на мосты на эти всякие, вот так вот еду. О, как живем. Так и живем, да? Да. Как живем? Так живем. Как живем. Никого тут не волнует. Это еще не все. Зимой возьмут и доски разберут. Тут кто-то, какие-то хулиганы, или топить, или так идешь вот так вот и шагаешь. Раз моя нога зацепилась, что я тут не погибла. Вот. Nu, kā zīme, kā augstāk, tad dēļi pazūd. Nav variantu. Teilis.
Nu, sēsim pie gulda. Tas ir sēs. Das ir sēsim arī, jā. Labi. Es vēl sasūkļu, tam jau tu jāatbrāci. Arvādīšu pustrodā meža malu tagad. Video tīsoku, nu man 4 kilometri. Rītēns uz Angļiem, es pošam centram. Vai sātā nesēdēti vādaru nāca, zīma ēmu, riprimolus. Ceļš porredzamos. Drusku tā kā, bīžoja tūs baļļumos. Īstenībā jaunatnē arī tam sataisā 2 kolektīvu. Vismaz uz baļļu var aizbraukt par padējai, padam baļļā izadējējumās. Vai poši, kas sataisa. Tad īmaslis bīžok nagļus baļļus sataisa. Vodka. Jā, es tev tā te līta darās. Vodka. Eistenīs īmasli. Nu, jā. Itē nagļu. Šūgad sāvuši lielas karbas, pa man itē pašā lieloko. Tad ar lieloko nav. Nu, kā agrāk, jā. Bet, naskaitī. Vai nu tie. Nu, ir zivkūpamuši vai nemoši tie drusku tie barot vai, nezinu, ko tie vai nu. Te es nebā laikapstokļi, kā iz zemnīkā. Pīci īmasli, kas ir ar kuru var jozacīnās. Ir 4, pošsaprūtami gada laiki, ja 5 ir valdība. Kā sai? Ar tiem 4 vēl var sarunāt ar to 5 tā grivšī. Ar tiem 4 vēl liko. Itamā pagustā īstenībā man ir pats garvots. Tas zoļš. Var uzlikt 8 metri. Ot tā. Ar to es lepajos. Vismaz so saimistiem. Graudu saudzējām ar broļot. Cik jūsam zemes? Visa, kas ir visam mūsu. Bet tā graudāko platēba posas mēs esam sajūt. 100 hektāru ir. Pavasarūs un rudiņums es esmu ite. Man ir sātā nav. Pārsvarā ite. Grauda tērēšana man tī. Manis vainot. Tad jau mēs tos darbus tī drusku sadalām. Mēs te vēl vidom platēvām, kur strodējam ar broļam, esam neskatās neviens strodīs. Visu daram tikai poši. Bilde, kozam. Brāc ar sīlu. Pļovā, kolna galā, īdeņa. Pie macāna bija kozas. Nagļu klubā netaisām. Nevarētu salikt cik daudz cilvēku. Tā bija tikai 200. Cik? 200. Savorējām 500 litri olā. 2 dīnās izdēļā. Kozas bija uz 3 dīnām. Viss. Bija tāds, summer sounda variants. Ite naskā arī broļam ļovos kozas bija. Atbraucam medēbam itas kaļneņš. Vodētī meža zaļo taka ir upā rolti, kur voda par ērķiem runāja radējā. Tagad es stāvšu skolnās, uz leju baigi paši viss redzams ir. Es saku, klausies, baigi turīgam ir jābūt, lai šitādas kāzas. Es saku, nā, boļas, pirmkārt ir jābūt baigi strodīgam, tas turīgam. Слушай, давай за встречу. Давай. Давай. Draugs atbrāc arī Jūras nesen. Atrada glozis Novorossijskas. Itie, kur Putins paņēma to Kremli. Kremli, to Krimu. Un tos glozis inotīts. Jau uzreiz savus glozis sataisā. Tur ir rakstīts Novorossijska? Jā. Novorossijska, Tur ir patīk. Sataisiet glozis viss. Tī kontrakti izbrauc uz kravinīki, daudz ir, ūstu. Jo iebrauc kā reiz ar timā. Tā atvedēs. Parasti jāmāk kaut ko to godā atved. Tā, vēl atspečku. Jā, ir vots, filmis Margarita Teče. Margarita Teče.
Oi, atgadījums, bet ar kaimiņīni. Bet, nu, ja ir 70 gadu, ja tur 5 gūs, poša coroks ir sava presa, pļāmašana, grobeklis. Jo poša ar soroku. Otrs traktors, ir poša ar soroku zemē, kultivē, paprosa tik apsēt. Nu, tagad, saka, presa nasku naklausa, lūkus kojas sobu, saka, atbrās un sapresē. Tā, pirmūs reiz godus ir poša. Ir pūsām nesen, pirms 60 gados atāsā zemnieku saimniecību. 60 gados, ir te jaunatnē, bet Jonim ir te, priekšzeme. Pat ko vat cilvēks, pensionērs, sabiet pensionārā. Tas viņam satāsā zemnieku saimniecību, sapjāk traktorus, inventāru, Jūs priekš. pļauju. Super vecumi. Aglis calms apakā. Otrēžo. Nu kā, nav, otrēžo kā grīs kūks, grīs calms. I uzlikts iersā. Vidsmā. Tikai natika nūlakot vasarā. Nu, neko. Nu, bet par 2 nedēļām uzmauču. Grib cilvēks, ka var, ne? Da, Grib, ka var. tā ir. Kad dzēdz sacēja labāk, kaut ko darēt, nekā nedarēt, neko. Сейчас здесь 30 уезжаешь и 14:44, ой, 13:44 приезжаешь. Приезжается 3 часа. Нет, это самый длинный получается. Самый длинный, что они есть. Сейчас намного меньше есть. Сейчас не сравнить, что раньше. Раньше бывало ездил полным автобусом, а сейчас все пустота. Некоторые деревни вообще пустые, 2-3 дома стоят. Да. Ну, пенсионеры больше всего. Большая часть. Ну, такое среднее наше профессия. А молодежи вообще мало. Вот единственное, кто еще в школе учится. Tā man vienkārši viena uztaba aizakrodās tā, ka man jau bija īstenībā jau muzejs gatavs. Tā es tos štrumus salaku, i par katru es zinu, ko stostā. Tā es sanoca, ka tī Gaigalovā brauca cīmojās, vienkārši tāpat brauca cauri, kaut kādi tur interesanti. I pogosta ļaudi sacīja, nu, nocīt, mēs esam pazaverīties, mēs esam tie augšā darbniece, tī taisa instrumentus. I tagad, kā ir te bāka, kas ir, tak vispār mums maršruts ir tik pilns šita, tik daudz cilvēku braucis tū pošu Rēzakni. Nu, i es esmu pavidam, te ir vajag udalīti, pie manis ībraukt. Tī, kas muzikā valk, tī, конечно, nirds par ito smīn, a tī, kas navalk, tī vienkārši tik patīs atklāt, jūt prieku par ito, ka man tas visu atcer. Tiešām. Tā tas muzejs te jāizgoja. Dažas esmu piecas, pieņemsim, ka tu instrumentu vienai sīvai tepat Gaigalovā sataisīju ceituru. Pirms tam remontēju šitų pošu malnu, a jie, saka, tā, šai ir stosts par tu ceituru, saka, jis tāpat gobi goli ceļās iz augšu, jau vacs jaunīs ceiturs aizvietoja, tu atstoja man par pīmeņu ar visu stostu, izrodīs, ka jūs pieļas ir pietu, ka krustiņa mūsu svērs, nu. Jis bija stroks muzikants, un neko tu nav darījis, ka tikai spēlējis ceituru. Pat te bija tā, ka sīnu pļaunu vai kartupeļas rūku visi strodēja, eit stolā, ka molai vālēja. Jau 2 metri palika darāk, tas jau 2 pantini nodzīdošu. Tā jau viss padruskai, kuru remonties, kuru atstojis, kuru esmu dapierts. Es jau tur augšā tie cīta ar kokli, tie nesimetriskos formas. Tu Reigā viena sīvīte uzdonoja, vienkārši pazvaņāja, pasacīja, ka man asūt tāva kaut kāds instruments, pošai ir
no Latgalis, ja nevarēja izstostāt, kā kuri tas radīs. Ja man jau vienkārši uzdāvināja. Ot tu balalaiku atkal strādādams Dricenos pēdējo gadu, tā ir sanāca simboliski, kad tu veic kaut kādu ģenerālo remontu klasē, tad noskies eit, ka tev pormaiņas ne tikai klasē, bet arī to vajadzēja. Tās uzremontēju klasi, nojauču podestus, zem podestim atradu balalaiku. Ot šito viens reidzinīgs pazvanīja. Šis skrojot ziluņu figūras. 800 ziluņu figūras šam esot sakrotas. Saka, suņa piecu tādu, kam vispār vāga krot ziluņus? Saka, vīna uztubā, ka saliks 800 tikai tur, kur siestis tur ziluņus. Zem tībunā. A es saka, vot ziluņam snukēc visu laiku iz augšu. Viss izdzēlis iz augšu. Saka, nāsi bogas palīdz vazaris, kā tu pazarakstīs. Soros, forts, visīs kā keks iz augšu. Tā es sataisīju pie gailuma pūdnīka pasūtīt uz te ziluņus. Man tagad visos uztubos, viss izdzēlis iz augšu. Tā dabūšu tu īmaņu. Tā. Ot, eitu atkal par 3 litri samagonu, kas nārturovška. Tā boju. Jām vajadzēja semināram, man bija vajadzēja garmoškai. Kas? Tie ir bandonija. Bandonija ražoja vocīši Anglija un tu bija baznīcas instruments. Jūs spēlē tikai baznīcā. Un pierka vasalim kugiem sūtīja iz Dienvidu Ameriku. Argentīna, Čīle un kas tīvē, Brazīlija. Būt visi spēlē baznīcos ir šitādi instrumenti. Baznīcas instruments skaitās jīm. Jīm visiem vot šitiem ir točni 110-120 gadi vot šitī to ceremoniju, kas tautas skaidīšana 903. gadā parodīja, ka no Latgalis toreiz Vicebskas guberņas ir izbraukuši 74 000. Jo visi, kā tu zini, dzēvo braucīs, kā saka, ku Dublin, tā toreiz braucīs Pēterburgu. Vasali kvartāli tī runā Latgalis latviešu valodā. Kas vēdīs sātu naudu, cits sīvu, cits bārnus, cits vēdīja garmoškas pilna pīrūbeža. Igauņiem, lītuvīšiem, latvīšiem arī tādam bot. Varēja tū laiku, kad tautas skaitīšana bija, atsvīžot vēl kādus 10 gadus, 110, 120 gadi. Tāds pats vecākais, kas šitie ir. Mēs jau tagad esam viedi un gudri, ka mēs spējam sadzīvot ar visiem, kas itiem šajā pusē dzīvoja. Pateicoties tā pašā Latgalis temperamentam, mēs spējam tu Latviju kaut kādā līdzsvarā noturēt starp tu eistu, sacēsim, piedeņos latviskumu, pordabēgu breižam, kas daži labu Latgalis izdzīvotu aizskar. I tādā vienādiem zemē ar visu poriju Latviju, kas nav tik latviska, sacēsim tā. Tā ka mēs esam enerģiska tauta. Ir tāds stosts, ka garmoška ir no cītumnīka, bungas ir no suņa, vīvuļa ir no čorta, a kūkļi ir no dīva. Tu moši zini. Ir man prieks. Kā to viņiem sauc, kas ludā pušā Pilskalnu uzcēļa vēl, un tie ar vērogiem, ar zūbaņiem. Jā, Hromakalna broļiste. Ka jī pizdalījuši vienu no festivālim Baltkrievijā, un ka jīm bija tāds pateikams brēņuma šoks, ka jī pizdalījās tajā 6 grupas arī no Krievijas tajā festivālā. I 2 no tom Krievu grupam ģerbušos bija skaistajos mūsu zilajos tautu dārpūs. I tā sevi arī saucam, mēs starējie Latgali. Kas ar līdzināja, ka tur tos arheologiski atradumi Krievijas pusē ir līdzināja, ka tur arī guļmuši senči. Nav pamata domāt, ka mēs neesam bijuši tik naganti, ka līdz pat Urālu kalniem esam turējuši savu zemi. Vat kur viens pašapziņas instruments. Kāds? Vot ir instruments, kas nav nevienai tautai. Nīnam kaimiņos, ni Igauņiem, ni Pūļiem, ni Lītuvīšiem, ni Krīviem, nikam, o tikai Latvīšiem tāds instruments. I lai cik jūtīgi nebūtu, tas bijis ir maģisks instruments, kuru spēlē tikai sīvus, izmantoja maģiskus rituālus, apdzīdošanu, apstaigošanu, kādu tur vēl. Tā.
I вот neviena sīva nav jāmusi tu saucamu būru instrumentu sev līdzi kaut kur tautiņos. Tā visam ir palicis vids. Bet tas, ka mūsim ir tāds instruments, kas nav citiem un visam kolpojas magiskai darbībai, nu tu arī var ar tu pašu uzvārdu kravali savīnot vai kādu. Nu tā. Daudz kas tāds, kas mūsim varētu ārstīt. Mūžas ir mēs uzreiz pie dzēvos guļas ģētušāri Gorlo. Da? Viņi 7-8 tas un brāzē visi, ko ir izgocī. Itie jau trešo darba vīta, bet visilgoko. Mēs tagad esarunam Dracāna Romas katoļu baznīciņā un ir veltēta diviem apostoliem Simeonam un Judam. Un interesants ir tas, ka šī aizbildne palīdz neatrisināmās lītos. Ko tas nozīmē, ka cilvēks, ka tu esi visu izdarījis no sirds, visu, ko tu vari savus spēkus. Ir kaut kāda robeža, ka tu vairs neko nav izdarīt. Dievs tuvos rūkos salīkoja šo situāciju, ka ar šiem svātajiem aizbildņiem apostoliem palīdz atrisināt. Vairs redzi, ka neko vairs neesi spējīgs. Bezcerīgu situāciju. No bezcerīgas palīk par cerīgu situāciju. Interesanti ir divi. Protams, centrā. Un interesanti redzam, ka virs divmotis augšā ir 12 zvaigžņu kronis. Un tas varam saistīt arī ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienības karogs simbolizē arī divmotis šos simbolus. 12 zvaigznes un zilais fons. Jo tev izveidoja katolis. Ticīgs cilvēks, vispār Eiropas Savienībā ticīgi cilvēki izveidoši. Lai būtu mīrs, lai būtu saticība, lai būtu labklājība, lai cilvēki var dzīvot atzīties. Nav skarot, viens otru nogalināt un slimības un visam bādas. Un divmoti ir tie, kas īšām godoja par mūsiem visiem. Un ievišķi par Moras zemes bārni, ka te ir Marijana. Šogad zemīgi ir, ka 800 gadu, kā Latvija ir veltīta Marijai, saucamais latīņu termins Terra Marijana, Moras zeme. Un tieši barons Mantiefers bija savā laikā 19. gadsimta beigu pusē apkūpojis mūžas baznīcas, kur ir Livonijas teritorijā. Bijušajā Livonijas teritorijā ļoti brēnīgu šo tādu. Neatceros, kā es pareizi saucas, speciāls termins ir. Просто runājot grāmatā, mākslinieki uzzīmē tas ļoti brēnīgus ar visiem gerboņiem, smuki visas vītas kartis. Es, piemēram, esmu lepns ar mums ļoti labs ar Pītera Zēļa, par latgaļas kultūras viesturi. Cik bīza grāmata bija sagatavojusi. Ir ko lasēt, un man, piemēram, pagūru tas prezentētumā viesinieku nometņā par kuru laikam Latgaļā. Ļoti daudz ko raiti paņemtos grāmatas. Un man ir, piemēram, Latvijas kultūras viestura. Kāds salēdzinām bīzama ziņā, un pamatīgs darbs, tīšām Pīters Zēļa par savu dzimto latgaļēti molats ļoti daudz sagatavojuši. Tā, proporcionāli. Man, diemžēl, kā jau čivuli, ļoti maz par latgaļīti. Kā par latgaļīti pirmo grāmatu kaut ko pietiet, tam ir uzreiz jojam itie grāmatu. Itumā par latgaļi. Protams, par Reigu, jā, bet par latgaļi. Savā laikā it kā trendām tā. Jā, tad mēs arī turpināsies darbiņš arī, ka redzam, ka švakar stāvokļi ir apmatumi cieši, ka var redzēt tī, kur ir ar cementu
piemēram, pie loga var redzēt, kur cements masts, kur tie apakšā arī cements liks, kad neelpoja. Uzreiz šeņošai kaļķu fasādē, ka dzīves organisms elpoja. Mitrums īt, cievišķi nav apkurs baznīcā, elpoja, sasolst, jūdiņas staiga un ka uzliek modernus kādus materiālus uzreiz atgrūš, atplēst, neelpoja un arī veidojas sieņēķa malns var redzēt. Viņš ir visu jojam nosti apstrodoja, viņu liek ar tādiem materiāliem, kas pēc iespējas maksimāli līdzinājis tiem viesturiskiem, tad es ilgāku kolpoju. Tas nozīmē, ka uz vaca smīklam pie vaca čuksta jaunas kojas nalīgda. Nadalīgs jaunas kojas. Tā kā viens, kas raksturoja dreceniešus, ka daudzi pazīstami dzīvotāji, kā jau sacīja. Ir Eļusājumi, ir mūžagam ir Antons Matvijāns. Ja tā dziļāk pazari, Antons pacēļa praktiski visā Latgaļā iergļu muziku. Pēc padomējas laikiem, kad bija tas tā, tas drusciņ pagojis tā zamok. Bet ar jū, gan es notis, piemēram, praktiski notis bija sagatavojis iergeļnīkiem, un pats tevis izgojis, ka pats no savas uzotnes izrēla kaut ko vāga iergeļnīka. Un te interesants tas tāds ir, nāsu redzējuši nevienā draudzē, ka kūra telpa zem slēpuma. Parasti ir ar statīviem, kā pa balsim laukstu būtu, vai tī sazadalēt. Aita zem slēpumu uztaisīts. Un pie tam liela teritorija. Nozīmē, ka dresenīši laikam liela dzīvotāji no senceniem laikiem bijuši. Liels kurs ir bijis sencenēns laiks arī. Klausies, es atceries, es tev samaloju, negribu samaloju, ka es ar autobusu sabiedrisku brauču pie Īgitiņa. Bet ne Latvijā. Dēļ to man sajukapot, es domāju, kas tie bija, ka tas bija uz Rūmām. Ё-моё! Давай, фотчу. Ну. Да. Тут резики здесь сильно, да?